Halo, sveicināti! Nu, mēs atkal tiekamies. Ja mums ir skaista zilas debesis, saulīte spīd pilnā krāšņumā, kalnos vēl ir dzestis, bet šeit ir forši. Tā, es gribu jums šodien pastāstīt par vienu tādu gadījumu, tādu īpašību, ko sauc par uzņēmību. Ir cilvēki, kuriem vajadzīgs kāds darbs vai kaut kāda lieta jānokārto. Un tad viņi tās caur otro vai trešo pusi tā aiziet tur pretī tai priekšniecībai, ieteikt, bet paši neies. Viņiem ir bailes vienkārši nav uzņēmības. Varbūt ne bailes, bet nav uzņēmības. Dobrdien! Viņiem nav uzņēmības uzsākt. Un aizbrauc uz vietas, jā, nav telefons, un kā tad tur tā un šitā. Kā tam nozīme? Tev vajag aizbrauc, lai tavs acis deg, lai tā priekšniecība tev redz. Nav pieteikts. Sekretārs parasti saka, jums ir pieteikts. Jūs pasakāt, man ir privāta lieta. Personīgas darīšanas. Kādas personīgas, un tā ir mana darīšana. Cik daudz laika vajadzēs? 5 minūtes. 5 minūtēs, ja jums ir iekšā enerģija, jūs varat visu izstāstīt. Kādu problēmu? Problēmas nav. Ir jautājums, vai jums ir uzņēmība, vai jums šīs uzņēmības nav. Padomājiet,